Sveiks, mans mīļais skatītāji! Manas lieldienas ir dzestra pelde lieldienu rītā, zaķu sarūpēto olu medības piemājas pļavā, nesteidzīgas brokastis ar mīļajiem, sirsnība un empātija visa gada garumā. Un tagad laiks mūsu pirmajam stāstam. Mans mīļais skatītāji, mēs atrodamies brīnišķīgā vietā, Budas muižā, kur dabas un maģiskas enerģijas iekļautam var baudīt gan mieru, gan kustību. Un to mēs arī darīsim, runājot par locītavu veselību. Locītavs ir mūsu kustība balsts. Ar laiku tas nolietojās. Šodien sižetā skaidrosim, kas notiek ar mūsu locītavām gadiem ejot, kā tās ikdienā atbalstīt un galvenais, ko darīt, ja ir sāpes. Šodien ar mums kopā būs 3 brīnišķīgas personības – Pauls Pujāts, olimpiskais kārtslēcējs un holistiskās veselības centra Buda izveidotājs. Zane Melberga, Eiroaptieka farmaceite un Eva Moreino, ģimenes ārsts. Sveiki, doktor! Sveiki! Eva, es vēlējos jautāt, saki lūdzu, kas notiek ar locītavām cilvēkam novecojot? Locītavas, tāpat kā jebkurš cits mūsu orgāns, ar laiku gadiem ejot nolietojas, un līdz ar to mēs vairs nevaram veikt ikdienas aktivitātes tik labi kā iepriekš. Taču mēs varam uzlabot šo procesu un tādējādi arī uzlabot mūsu dzīves kvalitāti. Un kā mēs to varam uzlabot? Šeit ir ļoti daudz svarīgi faktori. Pirmkārt, protams, mūsu dzīvesveids. Ja mēs regulāri kustēsimies, ja mēs, protams, nesmēķēsim, nelietosim alkoholu un kopumā arī vienkārši būsim aktīvi, pat ne obligāti sportojot, bet vienkārši daudz kustēsimies, nesēdēsim visu laiku dīvānā, tad tas viss palīdzēs saglabāt mūsu locīto veselību. Tāpat arī noteikti jāņem vērā, ka ir svarīgs mūsu svars. Ja ir mums tātad liekais svars, tas arī radīs papildus slodzi locītavām un tās ātrāk nolietosies. Kustība un muskuļu stiprināšana ir veselu locītavu stūrakmens. Laiks izkustēties. Sāksim ar kakla daļu. Kakls ir mūsu tilts uz mūsu smadzenēm, un tāpēc viņam jābūt ļoti stingram, lai viņš varētu brīvi piegādāt asins plūsmu smadzenēm. Un lai šeit ir laba kustība, kas nepazaudējās ar vecumu, ka cilvēkiem, tīpaši tagad ejot uz datoriem vai uz telefoniem, tas svars katrs grams ļoti ietekmē to kaklu veselību. Un šeit ir vingrinājums, kas viņu iztaisno no to muguru, un to slodzi, kas ir romboidos, kas ir tieši starp lāpstiņām, būtu izbalansēts. Jo bieži vien cilvēki sūdzās par sāpēm šeit trapecēs un romboidos, tāpēc, kad viņiem nav kakla muskuļu. Ko mēs darām? Mēs paņemam blociņu, nostājamies kaut kur ērti, apmēram pēdu pusotru, varbūt 2 kā kuram, ja stingrs kakls jau ir, tad var tālāk uz priekšu, paņemam blociņu aiz galvas, pieliekam pie sienas, lai ir droši, un šeit mēs sākam kustināties ar gurniem, krūtīm uz priekšu, un tā 15 reizītes uz priekšu, uz augšu, uz priekšu, uz augšu, lēni, mierīgi. Un tad mēs samainām puses. Mēs noliekam viņu priekšā, un šeit mēs lēnām ar celīšiem ieejam dziļāk un uz augšu. Bet šeit arī kontrolējam tā, lai ir ērti, lai nav pārāk liela slodzi. Tīpaši sākot šādus vingrinājumus, kur nekad nav taisīti, vienmēr iztestē savu to, limitu, savu komfortu. Kustības jāveic arī uz abiem sāniem, lai kakls tiktu noslogots vienmērīgi. Ar pleciem centies lēnām pieskarties pie sienas. Galva atbalstās pret vingrošanas bloku. Beidz mēs vingrinājumu šeit. Atkal liekam atpakaļ. Rokas mēs saliekam atkal uz krūtīm. Un mēs tā kā varavīksne, ar vienu pleciņu uz vienu sānu, krūtis uz priekšu aiziet vairāk uz augšu un tā kā uz otru sānu. Ok. Pat droši ar, ka jau sāc just kaut kādu veidu. Ir ļoti laba sajūta. Notonizēts vismaz ir. Kas mums būtu jāzina par osteoartrītu? Osteoartrīts ir ļoti bieži sastopama kroniska saslimšana, un tātad pamatā tai ir šī locītavu nolietošanās. Un
Pie osteoartīta tātad notiek tieši locītavu skrimšļa virsmas mazināšanās, un tādā veidā locītavu virsmas sāk rīvēties vienu pret otru, un tas rada šo stīvumu, nepatīkamu sajūtu, sāpes locītavās. Ja cilvēkam patiešām sāp, un viņš grib atvieglot savas sāpes, saka, lūdzu, aptiekā ir pieejami dažādi lokālas iedarbības gēli. Ko tu par to saki? Es teiktu, ka tā varbūt nav gluži pamatārstēšana. Pirmkārt, noteikti ir jādodas pie speciālista, jāveic atbilstoša diagnostika, un tad jau tiek sastādīts ārstēšanas plāns. Bet es domāju, kā tāds palīga līdzeklis, lai uzlabotu pašsajūtu, lai locītavas mazāk sāpētu, mazāk traucētu. Es domāju, ka tas ir labs līdzeklis. Un tagad lūkosim, ko par locītavu veselību saka farmaceits. Ja mēs rangotu, tad ar kādām sāpēm visbiežāk pie mums cilvēki griežās un meklē palīdzību, tad pirmās, protams, ir galvas sāpes, un pēc tam ir locītavu sāpes. Aptiekā ienāk cilvēks, un viņš saka, man kaut kas sāp. Iedodat pretsāpju tableti. Un tad ir ļoti, mēs cenšamies arī cilvēkus informēt par to, ka ir arī alternatīvas, ka nav tikai jālieto pretsāpju tabletes, bet ir gan pretsāpju gēli, gan arī tādi speciāli līdzekļi, kas uzlabo locītavu kustīgumu, kas tieši var palīdzēt samazināt to pretsāpju tablešu lietošanu. Ļoti interesants līdzeklis, kas šobrīd ir pieejams aptiekās, ir Flexisec gels. Un viņa sastāvs, es teiktu, tiešām ir inovatīvs. Tātad Flexisec gels satur nanostruktūras, tātad mazas daļiņas, kuras iekļūst ļoti dziļi mūsu organismā. Un kompānija ļoti vērš uzmanību uz to, ka ir tādas mazas struktūriņas, sekvosomas, kuras palīdz piesaistīt ūdeni šīm locītavām. Tad pati viņa ir veidota no fosfolipīdiem. Tātad arī mūsu šūnapvalks satura fosfolipīdus, un arī locītavu šķidrums ir tāds ļoti daudz no tā sastāv. Un kas notiek ar locītavām? Īstenībā, kāpēc tās sāpes rodās? Organismam novecojot, ejot jau uz tādu vecuma periodu, vai arī, ja mēs intensīvi lietojam savus locītavus, piemēram, strādājam ar smagumiem vai strādājam dārzā, aktīvi kustamies, mūsu locītavas nolietojās, un šīs šķidrums locītavās paliek aizvien mazāks. Un tad, kad šķidrums locītavās paliek mazāk, tad locītavu kauli viens pret otru sāk vairāk berzēties, un tā ir šī sāpju sajūta un nepatīkamās sajūtas. Un ja ir kāds šāds līdzeklis, kas palīdz to šķidrumu veicināt viņa atjaunošanos un tās locītavas mitrināt, tad ir pierādīts arī, ka mazāk sāp un mazāk būtu jālieto šie pretsāpju līdzekļi. Un tas ir šī līdzekļa tāds unikālais pienesums, ko mēs varam pacientiem arī ieteikt, izmēģināt un lietot. Saki, lūdzu, tu kā ārsts esi ievērojis, ka ir kaut kādi mīti un izdomāti simptomi saistībā ar locītavām? Pirmkārt, tas cilvēki domā, ja viņiem locītava jau sāk nolietoties, un ja parādās kaut kādas sāpes, tad vajadzētu šo locītavu pasargāt un nekustināt. Bet īstenībā tas ir ļoti nepareizi, jo, lai locītavai būtu vieglāk, mums ir jāturpina kustēties, mums ir jāstiprina muskulatūra apkārt šai locītavai, un tas arī mazinās šo slodzi locītavai un palīdzēs. Tev noteikti pašai ir visādi triki, kā tu mājās vai kaut kur ārpus mājas vingro, un varbūt tās tu varētu padalīties arī ar mani un manu mīļo skatītāju. Man ļoti patīk pašai stiepšanās vingrinājumi, arī dažādi elementi no jogas un pilatēm. Es nesaucu sevi par profesionālu jogā, bet man ļoti patīk pašai apmeklēt šīs nodarbības un ik pa laikam kaut ko no tā ieviest savā ikdienā. Tātad pirmais vingrinājums mēs apsēžamies, izliekam kājas plati, nav jāmēģina kaut ko laust, vienkārši tā, cik pašiem ir ērti, un tad mēs aizsniedzam, cik vien tālu arī varam. Ja varam, mēs aizsniedzam pirkstu galus, ja nē, tad mēs liekam uz potītas rokas un stiepjamies šādā veidā. Mēs jūtam ļoti labi, ka mums stiepjās gan mugura, gan kāja. Un tad, ja mēs vēl varam, pieliekam otru roku, aizliekam sev aizmugurē, tad mums vēl vairāk plecu un lāpstiņu zona izstiepsies. Nākamais vingrinājums ir mans mīļākais vingrinājums muguras lokanībai. Protams, tas arī ļoti uzmanīgi jādara. Ja kaut kādas sāpes jūtam, ļoti nepatīkamu sajūtu, to nevajag darīt. Bet, tātad mēs esam četrāpus, un tad tā ir tā saucamā kaķa un govs poza, kad mēs sākumā izliecam muguru šādi, un pēc tam
ieliecam. Man pat ir bijis tā, ka garas darba dienas vidū, kas jūtu, ka mugura jau kļūst stīva, tad starp pacientiem atrod kādu brīdi izkustināt muguru šādā veidā. Lieliska doma. Šodien dzirdējām vērtīgus padomus par locītavu veselību. Noskaidrojām, kādus vingrinājumus var veikt profilaksei un svarīgākais, ko darīt tad, ja ir sāpes. Talkā var ņemt Flexisek, kas ir mūsdienīgs, nemedicīnisks līdzeklis, kas palīdz rūpēties par locītavām. Uz ūdens bāzes veidotais gēls satur nanostruktūras sekesom. Tās veidotas no organismā sastopamām molekulām, fosfolipīdiem. Flexisek viegli uzsūcas ādā un savienojas tieši ar locītavas krimšļu virsmām. Rezultātā mazinās locītavu berze, uzlabojas locītavu šķidrumu kvalitāte un zūd sāpes un stīvums. Uzlabojas locītavu kustīgums. Un tas viss bez medikamentiem un lietošanas ilguma ierobežojuma. Protams, neaizmirstam arī par kustībām un veselīgu dzīvesveidu. Paldies, Eva! Tas bija ļoti iedvesmojoši un arī vienkārši. To var izdarīt, tā kā tu teici, pauzītes laikā. 1, 2, 3. Paldies tev! Tieši tā, paldies par šo sarunu. Paldies par to, ka atradi laiku pie mums atnākt un iedvesmot mūs. Ja runājam par lieldienu tradīcijām, tad daļa no tām saistās ar olām. Ola ir dzīvības simbols. Tā nes sevi jaunu sākumu. Arī mēs pavasarī tiecamies pēc atjaunošanās. Gan domās, gan veselībā. Spēks, enerģija un labsajūta ikdienā. Tas viss ir cieši saistīts ar to, ko dodam savam organismam. Un viens no svarīgākajiem elementiem ir omega-3 augstskābes. Omega-3, kā vienmēr varētu pateikt, ir glābiņš visam organismam. Un tas ir pats galvenais un svarīgākais visām jebkuram organismu šūnām. Gan galvas smadzenēm, gan sirdī, gan kaulu sistēmai, gan imunitātei un tā tālāk. Jāatceras, ka omega-3 nepieciešamas kā pieaugušajiem, tā arī bērniem. Lai arī omega-3 dabiskā veido atrodamas zivīs, nevienmēr ikdienas uzturētās uzņemam pietiekamā daudzumā. Ir tādi pētījumi bijuši, kad aptuveni 2 kg zivju jāapēd kaut kur 2–3 dienās. Tas ir katrā ēdienreizē būtu jābūt zivī. Tas nav iespējams. Un šeit palīgā nāk Lizī, pasaulē atzīts un uzticams zīmols, kas nāk no Islandes, valsts ar tīru dabu un bagātīgām zivju resursu rezervēm. Lizī zivju eļļa ir standartizēta, Islandē ražota no dziļūdens zivtiņām, no mencām, sardīnas un siļķēm. Viņas ir ar ļoti augstiem certifikātiem, kas ir ļoti, ļoti svarīgi medicīnā. Plašajā sortimentā atrodami risinājumi visai ģimenei, no klasiskās mēncu aknu eļļas līdz īpaši attīstītām omega-3 formulām, sirdī, locītavām, smadziņu darbībai un imunitātei. Jo katrai zivju eļļai arī ražotājs piešķir kaut kādu nozīmi. Pieņemsim, ir kardiozivju eļļas, ir ar D vitamīnu piedevām, ir ar šķidrās zivju eļļas, ir ar A un E vitamīnu piedevām, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lizī domā arī par mazākajiem. Bērniem pieejamas košļājumās kapsulas ar augļu garšu, kas papildinātas ar D vitamīnu, kā arī mēncu aknu eļļa, kas piemērota bērniem jau no 7 mēnešu vecuma. Rūpēsimies noteikti par sevi paši un sāksim to jau no bērnu dienām. Un tagad neliela reklāmas pauze. Pēc tās, kā sirdi uzturēt veselīgu, spēcīgu un gatavu dzīvei. Mīļais skatītāji, aicinu tevi uz sarunu par sirds veselību. Īpaši tos, kam mazliet pāri 50. Noskaidrosim, kā mūsu sirsniņa noveco un kā to atbalstīt. Mūsu šīs dienas eksperti Andrejs Nikolājevs, farmaceits, Eva Moreino, ģimenes ārste un Mārīte Kozlovska, brīnišķīga, aktīva dāma. Visiem ir zināms, ka sirds ir muskulis. Un saki lūdzu, vai viņš arī noveco līdz ar mums?
par to sirds muskuli man ir iebildums. Daudzi domā, ka tas ir motors. Bet, jā, pareizi tas ir muskulis, jā, un kurš arī var tikt pārslogots, nogurdināties, jā, kuram nepatīk īpašas pārāk lielas fiziskas pārslodzes, teiksim, jā, kuram arī jādozē viss tā aktivitāte, sevišķi pēc 50 gadiem, teiksim, šai vecumā, jā. Principā, novecot var jebkas mūsu organismā, noveco arī mūsu asinsvadi, noveco arī mūsu sirds muskulis, tas kļūst vājāks, mazāk elastīgs, nespēja vairs tik labi pumpēt asinis, kā mums nepieciešams, un to mēs varam arī izjust ar tādām sūdzībām kā elpas trūkums, mazāk veiktspēja, ātrāka nogurdināmība un tā tālāk. Daudzus jautājumus mēs nevaram dzirdēt, teiksim, mēs nevaram sajust, pieņemsim to pašu holesterīna skaitli, holesterīna līmeni, jā. Un daudzi cilvēki nemaz neiedomājoties, ka tam ir jāseko līdzi tāpat, ka savam svaram, pieņemsim, jā. Ja cilvēkam uzturs ir tāds diezgan tāds nelabs, nav pilnvērtīgs, tad viņš to holesterīna līmeni var diezgan ātri krāt. Un tas jau ir tas viens no sirds riskiem, kas sāk, bišķiņ provocēt tavu sirds veselību. Normālais veselais pulss, principā, dažādā literatūrā, dažādos avotos ir atrodams atšķirīgs. Es teiktu, ka no 55 līdz 90 tas ir tas pulss, kurā mēs jūtamies komfortabli. Ja? Citviet ir līdz 100, bet parasti cilvēki sāk just to paaugstināto pulsu sākot no 90. Maksimālo pulsu aprēķina 220 mīnus jūsu vecums. Nevajadzētu pārsniegt to, ja? Tātad citādi jau mēs esam domāti par kādu aritmiju. Ja mēs runājam par asinsspiedienu, tad 120 uz 80 vai pat zemāks būtu tas ideālais. Ja jau paaugstināts, tad jāskatās. Tad jau mēs varam runāt par paaugstinātu asinsspiedienu risku. Saki, Andrej, kādi ir ieteikumi, kā mēs varam atvieglot savu sirsniņu? Vai tās ir fiziskas slodzes, vai tas ir ūdens patēriņš ikdienā? Lai atvieglotu sirsniņu, tevi būtu jānoslogo, teiksim, jā. Bet, lieta tāda, ka ir jānoslogo sevi fiziski ik pa laikam, teiksim, jā, kaut kādas tādas kardiopastaigas, es viņus nosauktu, jā. Tad ir jāpieseko līdzi, ko tu ēd. Neaizmirst, pieņemsim par tam pašam zivjueļam, omega augstskābēm, teiksim. Tad ir labi jāizguļas, jo sirdī nepatīk, ka tu neizgulējies. Vēl viens moments vīrusu laikā. Es pamanīju, pieņemsim, ja cilvēks slimo, kad es pats personīgi esmu slimojis, puls par 10–15% viņš pieaug. Ja? Ja mēs runājam, ka 60–80 tā ir normā, tad, kad cilvēks guļ ar temperatūru, viņam 100, 110, pat 120 var būt puls vienkārši guļ stāvoklī. Ja? Un tas nozīmē, ka uz to brīdi sirds tiešām izjūt to lielāku slodzi. Tie ir tādi, triviāli, varbūt triviāli instrumenti, kā atbalstīt savu sirds veselību. Ja? Un pirmais noteicošais varbūt arī ir tā fiziskā aktivitāte. Tas ir adrenalīns, kustība. Cilvēks kustībā, viņš sevi atjauno. Man tāds iespējas. Man liekas, ka jo es vairāk kustos, jo es jūtos jaunāk. Es nejūtu savus 73 gadus. Man liekas, ka man gribas vēl idejot. Gan sirds veselībai, gan arī asinsvadu veselībai, lai mūsu sirds un asinsvadi tik ātri nenovecot, nezaudētu elastīgumu. Ir tātad nepieciešamas šīs fiziskās aktivitātes, kas būtu tieši kardiotreniņi. Tas ir tiešām viens no vislabākajiem veidiem, kā uzturēt sirds un asinsvadu veselību. Protams, mēs varam runāt arī par to, ka šādā veidā mēs uzturam veselīgu svāru un uzlabojam savu noskaņojumu. Tātad arī visi šie papildus bonusi, kas arī pozitīvi ietekmē mūsu sirdi. Protams, sirds veselībai ir jāseko līdzi, un pirmais, ko mēs varam izdarīt, tas ir viens no fiziskā aktivitāte un sirds vitamīnu palīdzība, teiksim, jā. Tas ir tādas divas vienkāršas lietas, kas ir pieejams jebkuram cilvēkam, jā, un tas ir pirmais, ar ko ir jāsāk. Saki, lūdzu, ko tu kā farmaceits vari ieteikt profilaktiski lietot
pat cik mēs jau ieminējāmies par to sirds pulsu un precīzu sirdsdarbību attiecīgi, ja, es ļoti labi atbalstu, man patīk preparāts Valerons. Valerons ir ļoti labs tāds, teiksim, vitamīnu kombinācija un, teiksim, citu bioloģisko aktīvu vielu kombinācija, kas atbalsta sirdi, sirdsdarbību un to precizitāti, ja, jo sirdi ir ļoti svarīgi darboties vienā ritmā, teiksim, ja. Un viņam sastāvs ir izveidots tā, lai, teiksim, pret stresu viņš nedaudz mazinātu to uztraucamo pulsu, ja? Un arī no bioķīmiskā mehānismā viņš arī darbojas, uzlabo, ja? Un kopumā viņš nodrošina tādu precīzu sirds ritmu, ja? Aptiekā ir ļoti liels piedāvājuma klāsts arī sirds atbalstam. Kāpēc tieši Valerona? Kāds tur ir tas īpašais sastāvs un tik laba iedarbība? Nu, pirmam kārtam aptieka tiešām ir ļoti daudz tā izvēle, ja? Un daudzi produkti viņa pārsvarā balstīti pēc iedarbības mehānisma kā monopreparāti. Vai nu tas ir magnija preparāts, vai nu B grupas vitamīnu preparāts, ja? Vai nu vēl kaut kāds, teiksim, vai nu vienkārši vilkābeles ekstrakts vai baldriāņi, ja? Bet, teiksim, kopsumā, teiksim, viss, kas, nu, teiksim, kas ir nepieciešams, pieņemsim, precīzai sirdsdarbība, ja? Neviena preparāta praktiski nav, ja? Un Valerona ir apkopots viss. Tur gan tiamīns, gan baldriāņa ekstrakts ar vilkābeles ekstraktu, ja? Gan arginīns, gan koenzīms Q10. Un tur daudzas, teiksim, tādas bioloģiski aktīvas vielas, kas nodrošina kopumā to precizitāti sirdsdarbībai. Kādi ir simptomi, kad mēs jūtam, ka sirsniņai jau ir kļuvis grūtāk? Nu, klasiskais ir tas, pieņemsim, ka aizdusa pie lielākas fiziskas slodzes, cilvēkam trūkst elpas, viņam sākas aizdusa, ja? Viņam reāli iekšā viņam pieaugs puls, ja? Un viņš daudz grūtāk jau sāk panest to otro stāvu, pieņemsim, uzkāpt uz otro stāvu, ja? Un tas nozīmē tas, pirmais droši var šeit pateikt, ka viņam noteikti trūks kaut kādu visādu vitamīnu, teiksim, vitamīnu organismā. Uz turien var attiecināt to pašu magniju. Magnija trūkums viņš ļoti labi iespaido sliktu muskuļu darbību, teiksim, ja? Magniju deficītu ir jālikvidē, respektīvi, ja? Tad ir B grupas vitamīni, kas ir svarīgi, ja? Tad pieņemsim, ko vēl var just cilvēks. Sirdsklauves, kaut kādas ekstra sistoles pieņemsim, ja? Pārsitieni tā saucamie, ja? Tas arī norada uz to, ka sirdī kaut kas nepatīk iekšā, ja? Un ja tu to sajūti, tad, nu, teiksim tā, jāieklausās šajos simptomus un jāpaseko līdzi savam stāvoklim. Nu, droši vien arī visu laiku, visu cilvēku biedz stress ir tas, kas nomoka arī mūsu sirdi. Nu jā, īstenībā jā, par stresu es nemaz neko nepateicu, jā, bet stress ir tiešām viens no lieliem ienaidniekiem, jo caur stresu ienāk sirds asinsvadu sistēmā un bojā to veselību. Tur sliktais kortizols, tie visi stresa hormoni, tur kaut kādi adrenalīni, noradrenalīni, tāpēc mums sirds uzreiz pieaug tās puls, jā. Un tas ir tiešām stress ļoti kaitīgi iedarbojas uz sirds veselību. Sirdī nepatīk nervozēt. Noslēdzošais jautājums, ko es gribu teikt, kā tad mēs atbalstam savu sirdi ar Valeronu? Nu, Valerons ļoti labi, viņš tāds kombinēts līdzeklis, sirds veselībai, sirds atbalstāms, sirds precīzai sirdsdarbībai, ja? Tur ir vairāki vitamīni, tur ir E-vitamīns, kas jau sen ir aizmirsts, ja? Tur ir kalijs, magnijs, kas palīdz to sirds ritmu kontrolēt, tur ir arginīns, koenzīms, taurīns, un 5 augu ekstrakti, nu, tiem baldriāņa ekstrakts, vilkābeles ekstrakts, ķiploku zaļstejas ekstrakts, ja? Un viņš tādu nodrošina kombinēto iedarbību. Nu re, tagad tas ir pavisam vienkārši, un es jums saku, izkāpiet no savas komforta zonas, nebrauciet ar mašīnu, paiet to gabalu ar kājām, nopērciet riteni, velosipēdu, brauciet ar velosipēdu. Un varbūt, ka ir vērts izmantot trepes, nevis braukt ar liftu. Šodien esam uzzinājuši daudz vērtīga, un tagad laiks svinēt dzīvi. Lai lieldienas ir prieka, krāsu un atpūtas pārpildītas.